Sveicināti! Mani sauc Jānis Lūsis un es esmu inženierzinību mācību satura redaktors. Mācību gads jau pāri pusei, laiks ķerties pie trešā lielā inženierzinību temata, kā iegūst, uzkrāj un pārvērš enerģiju. Paraugu programmā un arī mūsu izstrādātajā tematiskajā plānā, kas pieejams mācību platformā Soma, šim tematam ir atvēlēts 8 mācību stundas. Ielūkosimies mazliet detalizētāk šajā stundu plānojumā. Pirmajā mācību stundā, izmantojot grāmatu vai somu, skolēni apgūst teorijas zināšanas par to, kas tad ir enerģija, ko šis jēdziens nozīmē. Uzzina arī, kā enerģijas jēdziens ir saistīts ar darbu un jaudu. Otrajā mācību stundā skolēni dalās ar idejām, kā iespējams uzkrāt dažādu veidu enerģiju un praktiski izmēģina dažādus mehāniskās enerģijas uzkrāšanas veidus. Piemēram, mehāniskās potenciālās enerģijas uzkrāšana atsperē vai gumijā. Savukārt trešajā mācību stundā skolēni aktualizē, kādas enerģijas pārvērtības novērojams ikdienā un sadzīvē. Ceturtā mācību stunda – laiks gatavoties praktiskajam grupu darbam, kurā būs uzdevums izveidot automašīnas modeli ar dzinēju. Vispirms visi vienojas par praktiskā darba vērtēšanas kritērijiem, un pēc tam jau ķeras pie automodeļa izveides darba plānošanas, izvēloties potenciālo risinājumu un zīmējot skices. Šī temata praktiskā darba īstenošanai grupās var arī sekmīgi izmantot mūsu speciāli izstrādāto mācību līdzekļu komplektu, kas ļauj izveidot 4 dažādus automodeļus, kas pārvietojas uz priekšu, izmantojot dažādus enerģijas veidus. 5. un 6. mācību stunda – teorētiska, izpētot enerģijas iegūšanas veidus un metodas, kā enerģiju efektīvi uzkrāt un izmantot pēc iespējas liederīgāk, paveicot vairāk darba. Šajā posmā var liederīgi izmantot grāmatā ietvertos eksperimentus mehāniskā darba veikšanā. Tos var īstenot gan praktiski, gan arī kā domu eksperimentus. Ja rodas kādas jaunas idejas, šis ir īstais brīdis uzlabot sava automašīnas modeļa izveides plānu un skici, jo 7. mācību stundā skolēni beidzot ķeras pie automašīnas modeļa praktiskās izveides, lai tematu noslēdzošajā 8. mācību stundā veiktu uzbūvēta automodeļu testēšanu un rezultātu novērtēšanu, izdarot secinājumus, kādus inženiertehniskos risinājumus iespējams izmantot, lai izveidotais automodelis varētu veikt lielāku attālumu un attīstīt lielāku ātrumu. Inženierzinību grāmatā arī šajā lielajā tematā ir ietverti analizējumi un diskutējumi jautājumi problēmu risināšanas prasmju attīstīšanai. Skolēni savas izpratnes pārbaudē var izmantot platformā Soma pieejamos pašpārbaudes testus. Savukārt pedagogiem Somā pie inženierzinībām sadaļā resursi skolotājiem ir pieejams mūsu tematiskais plāns inženierzinību apguvēji, kur norādīta katra temata atbilsme paraugu programmai, temata mērķis, stundu skaits apakštematiem, temata apgūstamie jēdzieni, sasniedzamais rezultāts, kā arī izmantojamie resursi un saites uz tiešsaistes resursiem. Šis plāns redzams tikai skolotājiem, pievienoties ar skolvadības sistēmas skolotāju pasi. Ceram, ka šis palīga materiāls būs noderīgs. Neliels atgādinājums, lai jūs nepalaistu garām mūsu jaunākos video, aicinām abonēt Lielvārds YouTube kanālu, kā arī noteikti piesakieties inženierzinību jaunumiem, kurus saņemsiet savās e-pasta kastītēs. Un, ja vēlaties sniegt atgriezenisko saiti par mūsu izstrādātajiem mācību materiāliem, priecāsimies, ja tos sūtīsiet uz e-pasta adresi inženierzinības@lielvards.lv. Šoreiz viss! Tiksimies nākamajā noslēdzošajā sērijā par 4. lielā inženierzinību mācību tematu apguvi. Uz redzēšanos!